Transporta pārvadājumu nozari varētu salīdzināt ar valsts asinsriti. Tā nodrošina, lai visas valsts sekmīgai funkcionēšanai nepieciešamais tiktu nogādāts īstajā laikā un īstajā vietā. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tādēļ piemērotās sankcijas autopārvadājumu jomu, kas izsens cieši saistīta ar Krieviju un Baltkrieviju, ietekmējas pavisam tieši. Kā nozare adaptējas jaunajos apstākļos? Žurnāla Bilance janvāra numurā sarunājamies ar Autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto valdes priekšsēdētāju Aleksandru Pocilujko. Kā izrādās, sankcijas tranzīta jomā strādā daudzšķautņaini, un Latvijas uzņēmumus tās nebūtu neietekmē tikai negatīvi. Nozarē šogad piedzīvot visai pretrunīgi procesi. No vienas puses sankciju noteiktie tirdzniecības ierobežojumi samazinājuši no Eiropas uz Krieviju un atpakaļ pārvadājumo kravu apjomu. Taču no otras puses Latvijas pārvadātājiem krietni samazinājusies konkurence, ko veicinājis Eiropas Savienības pieņemtais lēmums aizliegt Krievijas un Baltkrievijas pārvadātājiem iebraukt Savienības teritorijā. Līdzīgus lēmumus gan pieņēmušas arī Krievija un Baltkrievija, līdz ar to tagad krāvas tiek vestas tikai līdz pārkraušanās punktiem aiz robežas, kur tās tālāk tiek nodotas katras puses vietējiem pārvadātājiem. Taču šāda schēma nozīmē, ka bez Latvijas pārvadātājiem iztikt nevar. Turklāt, kā atzīst Aleksandrs Pocilujko, tik lielas kravas furgonu plūsmas cauri Latvijai kā šobrīd nesot bijušas vērojams nekad iepriekš. Iemesls šai paradoxālai situācijai ir tas, ka Latvija un Igaunija palikušas par gandrīz vienīgajiem vārtiem uz Krieviju, jo caur Baltkrieviju un Ukrainu pašlaik izbraukt, saprotams, nevar. Tas radīs milzu rindas uz robežas, kurās šoferiem esot jāstāv pat 7 līdz 8 dienas. Tāpēc daļa no Latvijas pārvadātājiem jau sākuši doties ar prāmi no Tallinas uz Helsinkiem un tālāk nogādāt krāvas Krievijā pāri Somijas robežai. Lielākās problēmas sankcijas radījušas finanšu jomā. Pārskaitījumi uz un no Krievijas Latvijas uzņēmumiem esot neiespējami, taču bizness tomēr turpinās, jo klienti citur Eiropā kaut kādā veidā tomēr spējot veikt transferus. Tātad pasūtītājs Krievijā patiešo Latvijas pārvadātājiem nevar samaksāt, taču tas pārskaita naudu preces saņēmējiem Eiropas Savienībā un pēdējais savukārt norēķinās atpakaļ ar Latvijas pārvadātājiem. Vaicāts, vai pārvadātāji spēja pārorientēties uz citiem maršrutiem un citu valstu tirgiem, piemēram, iepriekšējā satiksmes ministra Tāļa Linkaiša minētajiem Balkāniem, Turciju, Vidusāziju, Aleksandrs Pocilujko saka, ka pārorientēšanās notiek, lai gan ļoti lēni un minimāli. Tam esot daudz šķēršļu. Ne visi šoferi labi pārvalda angļu vai vācu valodu, ne visi detalizēti pārzina Eiropas Savienības normatīvo regulējumu, turklāt ne visas kravas automašīnas atbilst augstākajam degvielas ekoloģijas standartam, kas ļoti ietekmē brauciena izmaksas. Protams, sarežģījums pērn kravu pārvadātājiem radīja arī straujais degvielas cenu pieaugums. Lielas problēmas radīs tieši straujais cenu mainīgums, kas neļāvis pat prognozēt, cik izmaksās degviela vienas kravas aizvešanas laikā. Latvijā kravu pārvadātāji degvielu faktiski neuzpildot, bet labāk izvēlas to darīt Lietuvā vai Polijā, jo šejienes tirgotāji piedāvājot pārāk mazas apjoma atlaides. Aleksandrs Pocilujko uzskata, ka Latvijā ir pārāk maza konkurence degvielas tirgotāju vidū, tāpēc tie var diktēt pircējiem savus noteikumus. 2022. gada kopējā bilance autopārvadājumu nozarē intervijas brīdī vēl nebija apkopota, taču kopumā situācija tomēr esot ļoti sarežģīta. Pēc tikšanās ar Latvijas līzinga devēja asociāciju nācies secināt, ka uzņēmumu skaits nozarē jau samazinājies. Tas nozīmē, ka daļa uzņēmumu pērn pametuši pārvadājumu biznesu, nespējot izturēt tajā esošo spriedzi un sarežģījumus.